Šodien mēs operējām 32 gadus vecu vīrieti ar ieilgušām sāpēm kreisajā kājā. Pacientam bija 2,5 mēnešus ilgas sāpes kreisajā kājā, kuru dēļ viņš bija darba nespējīgs jau 2,5 mēnešus. Ņemot vērā to, ka šī ilgstošā konservatīvā ārstēšana, tajā skaitā medikamenti un fizioterapija nebija efektīva, tad mēs ar pacientu pieņēmām lēmumu veikt diska trūces operāciju, lai aptuveni 6 līdz 8 nedēļu laikā pēc operācijas pacients varētu atgriezties savā ierastajā dzīvē un darbā. Diska trūce lielākoties ir jaunu pacientu slimība. Tā visbiežāk ir pacientiem līdz 50 gadu vecumam, bet katru gadu pie manis atnāk vairāki pacienti, kuriem ir virs 75 un pat virs 80 gadiem ar simptomātisku diska trūci. Ar gadiem starpziemeļu diski dehidratējas, jeb tajos paliek mazāk ūdens un tie paliek mazāk elastīgi, tāpēc senioriem biežāk ir citas ar novecošanos saistītas mugurkaula slimības. Mugurkaula joslas daļas mikrodiskektomija, jeb diska trūces izņemšana šodien ilga 35 minūtes.